Paldies par sapratu. Ir dienas, kurās laiks apstājas. Dienas, kurās bērnība vēl pēdējo reizi stāv uz skolas sliekšņa, bet nākotne jau vēr durvis. Mēs šodien ļausimies vējam, kas reiz atveda jūsu bērnus uz skolu, mazus un biklus. Un vējam, kas šodien aiznesīs jūsu bērnus tālāk, sapņos, izvēlē un lielajā dzīvē. Laipni lūgti 9. B klases izlaidumā Vējiem līdzi.
krustvecāki, omītes, vectētiņi, draugi un viesi. Šodien mēs esam visi esam kopā īpašā brīdī, starp vakardienu un rītdienu, mūsu izlēmumā. Šo pasākumu vadīsim mēs, Valērija un es Renārs. Aiz muguras paliek stundas, svani, starpbrīži, smiekli, pārbauddarbi un eksāmeni. Bet priekšā ceļi, kuri vēl tikai gaida savus soļus. Aicinu visus piecelties, skan Latvijas valsts himna. Šodien īpašus vārdus mums vēlas teikt skolas direktore. Aicinām uzrunāt Valkas Jānis ģimnāzijas direktoru Lilitu Kreitsbergu. Paši aicinājāt un paši tagad klausoties. Izlaidums īpaši svētki. Tiek pabeigts viens jūsu dzīves posms, kas saucās pamatskola. 9 gadi pagājuši, un šodien visi esat kopā. Nu, laikam jau tiešām ar uzvaras sajūtu, ka eksāmena aiz muguras, stundas aiz muguras, viss pabeigts. Šogad Valkas Jānis ģimnāzija 9. klasi pabeidz 54 skolēni. Viena daļa no viņiem, 9. B klase, tagad šeit uz skatuves. Ziniet, klase ļoti īpaša, patiešām. Paskatieties uz klases sastāvu. Puiši kā ozoli un 6 meitenes un klases audzinātāji. Un liktos, vau, cik labi. Klases pamats ir noteikti šie spēcīgie puiši, smukie puiši, kas visu klasē izdara, lai meitenēm vieglāka dzīve. Bet tā jau nemaz nebija, vai ne? Kamēr puikas palēģņojās stundās, joņoja pa skolu, dzīvojās pa 2. stāva apultstāvu, neteikšu, kā viņu sauc. Tikmēr meitenes ne tikai mācījās, bet man tā šķiet, veidoja klases kolektīvu, gatavoja pasākumus, un īstenībā viņas paspēja visu. Paskatoties uz atzīmēm, puikas, jūsu meitenes
saņems apliecību, kur vidējā atzīme nav zemāka par 7 ballēm. No puišiem tik labi rezultāti tikai vienam – Edgaram. Es nezinu, meitenes, kā jūs to visu izturējāt, bet viņi jau pieaugs. Un es domāju šodien, kad puiši teiks paldies vecākiem, teiks paldies skolotājiem, iespējams, ka viņi pateiks jums paldies, ka jūs bijāt viņu stiprais balsts šos gadus. 9. B klase man jums šodien jāatklāja viens noslēpums. Mēs, skolotāji, es nezinu kā vecāki, bet mēs skolotāji jūs mānījām. Tad, kad mēs teicām, nu tikai pabeidz 9. klasi, un tad viss dzīvē sāksies, viss sāksies. Bet tieši tagad sāksies īstā mācīšanās. Lai kādu izvēli jūs veiktu, ārotskola, tehnikums, vidusskola, specialitāte, galvenais patiešām mācīties. Izvēlēties tādu ceļu, kas tīkams jums pašiem. Uzklausiet vecākus, uzklausiet skolotājus, bet lemiet paši. Mēs visi, gan skolotāji, gan vecāki, ļoti, ļoti vēlamies lepoties ar jums. Un domājam, ka nākotnē, un patiesībā arī šodien, mums tāda iespēja pastāv. Paldies par šiem 9 gadiem jums. Milzīgs paldies klases audzinātājiem. Viegli jau nebija, vai ne? Bet skatoties uz viņiem tagad, es domāju, ka rezultāts ir ļoti, ļoti labs. Paldies skolotājiem un visiem vecākiem. Sveiciet svētkos! Paldies, direktorei! Skolā nākotnes ceļš vienmēr ir svarīgs arī mūsu novadam un kopienai. Aicinam uzrunāt pašvaldības priekšsēdētāja vietnieci starptautiskās sadarbības un attīstības jautājumos Gintu Krievkalnu. Esiet sveicināti visi klātesošie, cienījamie absolventi, vecāki, pedagogi, skolas direktore, kura bija tā pati direktore, kad es beidzu, gan 9. klasi, gan 12. klasi. Un vēl man ir liels prieks par to, ka šis izlaidums sākās ar dziesmu, kura bija populāra, kad es gāju 4. klasē. Un tas man lika sajusties atkal jaunai. Paldies jums par to, jūsu priekšnesums bija vienkārši burvīgs. Bet ko es varētu teikt? Pirmkārt, protams, sveiciens jums visiem no domas priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa. Man ir arī sveiciens šeit no viņa. Diemžēl šodien viņš nevarēja būt klātesošs, bet man ir prieks par to, jo man ir iespēja jūs satikt laigā. Un man ir bijusi iespēja būt gan 9. klases absolventei, gan 12. gan pirmo reizi studēju 19 gadus atpakaļ, otro reizi studēju 17 gadus atpakaļ, un tagad es atkal studēju. Tas ceļš nekad nebeidzas. Tās ir pirmās labās ziņas. Otrais, šobrīd manā kursā ir cilvēki visdažādākajos vecumos. Manā vecumā, par mani vecāki, par mani stipri jaunāki, un arī tādi, kas ir tikko no skolas sola. Un tas, ko es varu pateikt, ir ļoti uzreiz redzams, kuri ir tie, kuriem ir studiju pieredze no tiem laikiem, kad nebija pieejami mākslīgā intelekta rīki, un pat internets bija samērā ierobežotas pieejamības. Un kāpēc es to pieminu? Jums tagad priekšā ir brīnišķīgs tilta posms, pirms jūs aizpeldēsiet plašākos ūdeņos. Vidusskola. Tātad vai ne jūs paliksiet vidusskolā vai kādā profesionālā vidusskolā, bet es jums gribētu novēlēt, lai jūs izmantojat šo laiku, saprast, kas jūs esat, kas ir jūsu domas,
kas ir jūsu vēlmes, saprast, kā izmantot tieši savas smadzenes. Jo nākotnē tas būs galvenais, kā varēs noteikt, vai kā varēs atšķirt veiksmīgus cilvēkus no visiem pārējiem. Jūs esat ļoti grūtā periodā ietrāpījuši, kad jums nāksies sevi ļoti izaicināt un būt tādā paškontroles režīmā visu laiku, jo ties mākslīgais intelekts jums elpos pakausī visu laiku. Bet es skatos uz jums un es ticu un es redzu, ka jūs esat stipri, jūs esat gudri un jūs sevi atradīsiet. Un lai tie nākamie 3 gadi tiešām ir tāds sevis meklēšanas un atrašanas posms, esmu pārliecināta, ka jums izdosies un jums noteikti būs arī kolosāli zinošana, stipri ceļabiedri šajā ceļā. Un arī tik tālu jums bija noteikti kolosāls ceļabiedrs Zanemīļā, jūsu audzinātāji. Gribētu sveikt Zanemīļo un paldies par izturību, pacietību, par darbu. Vecākiem milzīgs paldies par jūsu sirdi, par jūsu mīlestību. Un lai jums veiksmīgs nākošais dzīves ceļš. Paldies pašvaldības pārstāvēm. Katram lielam ceļam ir savs sākums. Mūsu ceļš skolā sākās ar skolotāju, kuri iemācīja mums pirmos burtus, pirmos ciparus un pirmo drosmi pacelt roku klasē. Viņa sasēja kurpju augļus, noslaucīja asaras un palīdzēja noticēt, ka skola var kļūt par otrām mājām. Šodien īpaši paldies sakām mūsu sākumskolas skolotājai Garinai Švabei, cilvēkam, kur mums pirmo reizi ievada skolas lielajā dzīvē. Skolā mums ir mācīti dažādi priekšmeti, kuru mums ir mācījuši skolotājs, ar milzīgu pateicību, ar smaidu, ar ticību mums. Ja mūsu solis kādreiz bija greizs, tad lūdzu piedodiet šiem muļķīgajiem bērnu prātiem, ka lielā dzīve sāks pa īstam rāties, tad sapratīsim, kas reiz bija nepējis. Paldies skolotājiem par zināšanām, prasīgumu un iedrošinājumu. Paldies arī skolas tehniskajiem darbiniekiem par allažu sakopto vidi un telpām, gardajām pusdienām un rūpēm par mūsu veselību. Paldies jums visiem no sirds! Tu neesi tāds pats,
Viņi priecājas par mūsu panākumiem un klusībā uztraucas par katru neveiksmi. Viņi modinē no rītiem. Viņi meklē pazudušās sporta somas. Viņi gatavoja brokastis. Viņi vienmēr gaidīja mājās. Viņi ļoti skuma par mūsu nedarbiem. Viņi juta līdzi pārbaudas darbos. Viņi konsultēja mājas darbos. Viņi sniedza finansiālo atbalstu. Viņi uzmundrināja mūsu skumjos brīžos. Viņi atdeva visu savu sirds siltumu. Viņi veica taksa pakalpojumus. Viņi katru 1. septembri būrēja skolas stūra. Viņi uztaisīja karstu tēju, kad bijām apsamuši. Tie ir mūsu vecāki. Paldies par 9 mīlestības un atbalsta gadiem. Basam kājām, strautām atus izmazgā, un uz brīdi palaid mani, palaid viegli, palaid vaļā, neturīt kād pļavās skrienu, pļavās gaida mani vienu, bet es paņemšu sev līdzi katru tavu pieskārienu. Kad es pārnākšu no pļavām lēni, ziedes ābeles un šķirsies pūdiem bērni, gaidi mani iekuru un skuru, un es pārnākšu tev tuvu. Kad es pārnākšu no pļavām lēni, ziedes ābeles un šķirsies pūdiem bērni, gaidi mani iekuru un skuru, un es pārnākšu tev tuvu. Palaid mani naktī vienu, pļavas uguns kurīgai, lai es atrastu to vietu, kura nav man sevis bail, lai es atrastu to vietu, kura rūcu puķeri ziedu, un es palikšu pie tevis, lai cik tālu pļavās ietu. Kad es pārnākšu no pļavām lēni, ziedes ābeles un šķirsies pūdiem bērni, gaidi mani iekuru un skuru, un es pārnākšu tev tuvu. Kad es pārnākšu no pļavām lēni, ziedes ābeles un šķirsies pūdiem bērni, gaidi mani iekuru un skuru, un es pārnākšu tev tuvu.
Šodien kādus vārdus vēlas teikt arī mūsu vecāki. Aicinām vecāku pārstāvjus. Labdien! Jā, lai es redzu visus, man šī klase ir īpaši mīļa. Tā ir sanāca, kad manu nāciet paskatīties uz klasi ne tikai kā no vecāku puses, bet arī mazliet no skolotāju puses paskatīsimies tā. Jā, tagad es esmu redzējis medaļas divas puses. Un tagad direktori pieminēja par tiem puišiem, pēc tā kā viņi dejoja, man uzreiz tā liekas, ka rezgaļi. Tagad jūs esat skolā, jums tik daudz fantāzijas, idejas, enerģijas, jūs tāds brīnums taisiet, matas stāvs. Es jau nerunāju par skolotājiem, kuriem liekas ne tikai sēdmiem matni, bet sāksim viņi krist ārā. Es kā saudzinātāji vispār klusēju. Bet atkal tajā pašā laikā, ja mēs atceramies savu skolas laiku, tad laikam tie ir paši spilgtākie mirkļi, kurus mēs visi atceramies. Un tad, kad mēs atgriežamies salidojumā un kad pārunājam, tad ne tikai savā starpā, bet arī skolotāji atcerās tieši tos mirkļus, kurus sataisīt tās lielākās ziepes un ar tādām patīkamām, foršām emocijām. Bet, ja tā mazliet nopietnāk, tad 9. klase ir tā, ka tie ir laikam tie paši pamati. Un, ja mēs būvējam māju, tad, lai mēs kaut ko uzceltu, mums jābūt tādiem pamatīgiem, cietiem, labiem pamatiem. Jā, protams, mēs pēc tam būvējot varam tos pamatus stiprināt, ko viņi arī darīs noteikti. Ja? Bet šos pamatus, tomēr ieliek skolā un skolotāji. Es ļoti ceru, ka viņiem droši vien kaut kas var patikt, kaut kas nepatīk, bet paies laiks un viņi tomēr tādām patīkamākām, foršām emocijām atcerēsies un salidojumos pēc 5, 10 un 20 gadiem nāc skolotāji klāt, kā šodien mēs jau dzirdējām, ja, ka es skolu pabeidzu tādu un tad tās tāds foršas patīkams emocijas. Tāpēc es gribētu visiem skolotājiem iedot puķītei, bet pat cik direktors šeit, ja, tad puķītes un maza dāvana galvenajam pārstāvim, lielu paldies! Patīkams viņi jau tā. Un mēs ticam tiešām, ka viss izdosies. Tā, un turpinot, kā tad bez klases audzinātājs? Klases audzinātāji, man jau liekas, vispār te bez sirmiem matiem nevarēja iztikt, jo kāpēc saku tāda mīļa klase, jo man ļoti daudz viņiem nācās pastrādāt, parunāties, pieminēt daudzas lietas, varbūt ne tik patīkami, jau viņas vajag, tas viss ir paticis ļoti. Bet, ko nācās izciet klases audzinātāji šiem gadiem, cik sanāk 5 gadi un pirmā audzināmā klase, jā, es to varu iedomāties, pēc gadiem 10 varēšu atcerēties, mana pirmā klase, bet, es varētu varbūt klases audzinātāji vairāk novēlēt tādu, ka, izturību. Tas ir kā pirmā klase, pirmā audzināmā klase, tas ir tik daudz emocijas izsmelts, un es domāju, ka viņi arī atcerēsies tādām ļoti, ļoti patīkamām atmiņām. Tāpēc, mums vecākiem ar klases audzinātāji neliela dāvana, un es palūkšu klasi visu
panākumā. Ja? Es iedošu jums puķītes, un jūs atnāksiet, samīļosiet, iedosiet puķītes savu klases audzinātāju. Nākat droši, es jums iedošu puķītes. Viss, ka būs puķīte. Jābūt nenormāliem dzelzēm un nerviem, lai šitos te mazos brīnišķīgos kumeļus saturētu kopā. Es pavisam aizmirsu skolai vēl divas brīnišķīgas hortenzijas te stāv. Es pavisam tik daudz, kas runā izstāstāms ir un par puķiem aizmirsu visam. Tas arī vēl skolai dāvanā. Paldies! Vārds deva kolektīva Vendijas vadītājai Vinitai Skutānai. Ļoti tradicionāli un ļoti ātri. Tā kā šeit uz skatuves vienmēr ir pieņēmts, ka meitene puisim pie labās rokas. Tad no Evelīna dod savu kreiso roku tam puisim, kas sēž tev no tevis pa kreisi, jo tu viņam būs pie labās rokas. Lai tā skaisti varētu nonākt šeit lejā pēc, Evelīnai šī skatuve ir ļoti pierasta vieta un vide. Un Evelīnai milzīgs paldies par dejošanu, viņa ir nokārtojusi jau 2 skates, tātad 2 eksāmenus, un šeit atrodas krūzīti, lai tu katru rītu dzerot tēju vai kafiju, atcerētos, ka mēģinājumu laiki ir tāds svēta lieta, vai nu veidīgā, bet ļoti gribētos, ka veidīgā, varbūt kādā citā te kolektīvā. Vējš nekad nejautā, vai esam gatavi ceļam. Tas vienkārši atnāk. Tas aizver logus, aizšķir lappuses un reizēm aizpūš prom bailes. Mani mīlulīši, vai tā kā es parasti skolotājiem teicu, tie jau mani zaķīši. Pirms 9 gadiem
Jūs ienācāt skolā kā mazi zinātkāri bērni, ar pārāk lielām somām, satrauktām acīm un milzīgu vēlmi izaugt. Pa šiem gadiem jūs esat mainījušies. Jūs esat kļuvuši drosmīgāki, gudrāki un viennozīmīgi stiprāki. Katrs no jums ir kā savs vējš, viens klusāks, cits trauksmaināks, bet vēl kāds silts kā vasaras vējš. Un tagad vējš jūs sauc tālāk uz jaunām klasēm, jaunām skolām, jauniem sapņiem un jauniem izaicinājumiem. Lai kur jūs nenonāktu, neaizmirstiet vietu, kur sākās jūsu ceļš, jo skola nav tikai sienas. Skola ir cilvēki, kuri ticēja jums vēl pirms jūs paši bijāt sev noticējuši. Šodien bērniem netiks izsniegti dokumenti par 9. klases beigšanu, jo, kā mēs zinām, eksāmenus vēl labo un tie būs tikai jūnija beigās, bet šodien bērni saņems fotogrāmatu, kurā būs kā par piemiņu no visiem klases biedriem. Bērni šodien saņems nelielu dāvaniņu no manīm, kas ir skolas žetoniņš, ar kuru tas būs nosacījums. Ar to uz pirmo salidojumu. Un mēs viens otru tā atpazīstam, ja esam mainījušies. Un vēl mums ir maisiņā neliela dāvana no Dāvida mammas. Kas tur ir, to katrs uzzinās mājās. Un vēl aizmirsu izstāstīt to, ka tagad es saukšu kādu bērnus priekšā, un tad, kad es uzaicināšu sveicējus, tad jums būs jānāk ik pa 4 bērniem. Nu ko? Alberts. Mierīgs un noslēgts, bet iekšēji jūtīgs, ļoti pieklājīgs un godīgs, draudzīgs, ļoti patīk komunicēt ar cilvēkiem. Alberts ir arī liels brīvdomātājs. Pašam sava galva uz pleciem vienmēr. Alberts par sevi saka, Alberts bez mūzikas nav Alberts. Sofija. Gudra, labsirdīga, drosmīga un neatlaidīga māksliniece ar lielo M burtu. Viņai netrūkst ne izdomas, ne oriģinalitātes. Ar klases biedriem vienmēr bijusi ļoti draudzīga. Par sevi Sofija saka, man patīk radīt mākslu, izplatīt radošumu un draudzēties ar cilvēkiem. Drosmīgs ar lielu izturību, pozitīvs, īsts kompānijas cilvēks. Par sevi Hugo saka, galvenais paspēt. Vienalga uz kurieni, galvenais paspēt. Vitālijs. Prieka lādiņš, kad klases biedri ir uzvilkuši Vitāliju. Mierīgs, bet arī viegli aizkaitināms. Nu tad mums tas Vitālijs ir. Vitālijs par sevi saka, bieži slimoju, bet kas tur ir apakšā, to tikai zina Vitālijs. Vārds sveicējiem, lūdzu.
Edgars Akmentiņš, sirsnīgs, smaidīgs un ar lieliem mērķiem, virzās lēni, bet droši uz savu mērķi, un nekādi kārdinājumi viņu nespēj pievilināt. Edgars ir ļoti atbildīgs un ļoti atbildīgi attiecās pret savu darbu. Edgars par sevi saka, es nejūtu spriedzi, es esmu spriedze. Un Edgars šodien arī saņem pateicību par labiem sasniegumiem mācību darbā. Valērija vienmēr dzīves priecīga un par sevi pārliecināta, prot iedvesmot citus ar savu optimismu un entuziasmu. Par sevi Valērija saka, ja kāds klases pasākums, tad es esmu galvenā. Visu domāju, koriģēju, salieku pa plauktiņiem. Ja es nekomandēju, tad klasē pasākuma nav. Un tā arī bija. Valērija saņem arī pateicību par labiem sasniegumiem mācību darbā. Jēkabs, lēnprātīgs kā zeme, nepretojas liktenim. Sirds tiecas pēc izpriecām, bet viņš allaši ir žirgtā omā. Jēkabs par sevi saka, ja man jāizvēl stundā strādāt un visu pierakstīt kladē vai pasapņot, es izvēlos pasapņot. Jautra un mūžam smaidoša, bet pati par sevi ļoti pārliecināta. Viņa ir ļoti kārtīga un rūpīga. Beāta ir ļoti enerģiska, kas ļoti labi prot izklaidēt citus humora ziņā. Beāta par sevi saka, ja es nesmējos par visu pēc kārtas, tad tā neesmu es. Beāta saņem arī pateicību par labiem sasniegumiem mācību darbā un aktivitātes skolas dzīvē. Vārds sveicējiem.
citos ieklausīsies, bet visu darīs pa savām. Mīļākais Markus teiciens ir skolotājs sajies. Markus par sevi saka, braukāju ar zilu bonja, jo moči ir visa mana dzīve. Evelīna. Nevēlas būt uzmanības centrā. Evelīna vienmēr apzinās, ko dara. Darbus dara atbildīgi un ar prātu. Evelīna par sevi saka, ja es nesmējos līdz asarām, tad tu neskaties uz īsto Evelīnu. Evelīna saņem arī pateicību par augstiem sasniegumiem mācību darbā un aktivitātes skolas dzīvē. Renārs. Viņam nekad nepietrūks drosmes kaut ko parādīt un izstāstīt. Prot teikt izcilus komplimentus un runāt vairākas stundas no vietas par visu un ap visu. Renārs par sevi saka, ja es uz 1. un 2. stundu neesmu skolā, bet 3. parādos, tad nogulēju autiņu, bet laimīgs, jo gulēju mājās savā gultā. Dāvids, vai kā mēs viņu klasē saucam par Deividu. Jeb kā mēs viņu klasē dēvējam, viņš ir labsirdīgs un iecietīgs. Persona ar savu nostāju un viedokli jebkurā jautājumā. Deivids par sevi saka šarmantas ulses un ļoti lēna gaita.